Un kā to pašiem koncertiem, cik tos par bieži viņi ir? Mums tagad sākās meses tūre, marts, aprīlis, un tad ir arēnā tā kā noslēgums. Un tad paralēli arī Gačo. Un man ir tādi 2 projekti, kuros koncertēju. Viens ir Gačo projekts, tur ir vairāk tādām varbūt vecām dziesmām. Un tad ir meses projekts, kur ar visām esošām meses dziesmām. Un tad šitā te braukāju vienā vietā tur, vienā tur. Ar mesu savukārt es retāk uzstājos, retāk, bet īpašāk, kā saka, jo pie mums ir, lai tu saprastu, mūziķiem ir tā, ka es nezinu, vai kā teikt, vai kruta, vai kā ir kruta, ka tu uzstājies mazāk, bet iespaidīgāk. Tā kā vismaz es centos visu mūžu, to laiku, kamēr es biju līdz šim nonācis, centos iet prom no tā, lai es bieži uzstātos un kaut kādos tur Dobelē, tur kaut kādos vēl, tur kaut kādās vietās. Tu ej uz to, lai tev būtu viens koncerts vērienīgs, un tu viņu arī vari nopelnīt. Protams, ka tas nav viegli, ne visiem tas izdodas.